Es gribēju sākt ar tādu jautājumu, ar kādiem izaicinājumiem vispār saskaras darba drošības profesionāļi pēdējos gados. Kas ir tādas svarīgākās lietas? Ko es varu pateikt no savas puses, darba aizsardzības speciālists vienmēr ir tas vidutājs starp vadību un starp darbinieku. Mums ir jāuzklausa, jāsaprot, kas ir vajadzīgs darbiniekiem, kā mēs viņus varam pasargāt, kā mēs viņiem varam uzlabot darba vietu, gan fiziski, gan arī emocionāli. Man pašai ir bijis tā, ka tiešām var emocionāls atbalsts, piemēram, kolēģis saistībā ar kaut kādām psihoemocionālām lietām darbā, ja tur mēģina novirzīt pie psihologiem un tā tālāk, un tajā pašā laikā arī ar ļoti daudz praktiskām lietām jāsaskarās. Un no otras puses, tad mēs esam tie, kas tad iet pie vadības, pie tā, kas, piemēram, iedod budžetu, un mēs tad mēģinam dabūt to, kas darbiniekiem ir nepieciešams, lai viņiem tā darba vieta būtu ērta, laba, droša, draudzīga, tāpat arī viss tā nesaskaņa risināšana. Bieži tas ir tāds vidutāja darbs, jo no otras puses arī viena lieta ir aizstāvēt darbinieku intereses, un otra lieta ir tas, ka mums vienmēr ir jāpadomā par to, ka mēs arī esam tie, kas pārstāv uzņēmumu intereses un rūpējamies to, lai no likumdošanas puses atkal uzņēmums būtu tā kā pasargāts. Bieži vien tev jābūt mediātoram un jāmāk arī pamatot savu viedokli un jāmāk uzklausīt cilvēkus. Tā kā nav viegla profesija, es tā teiktu. Kaut kur arī HR-isks. Jā, laikam, ja es nebūtu darba aizsardzībā, ļoti ticams, ka es strādātu personāla kaut kādā jomā. Vai ir kaut kādi tādi spilgti jautājumi, kas tieši pēdējos gados ar vienu izteiktāk parādās darba vidē? Šajā sarunā mēs pārstāvām abus uzņēmumus un vispār mēs, man liekas, tādā DNS līmenī ticam, kāds ir tas wishlists, kā vajadzētu būt. Un mums ir paveicies, ka mēs tādos uzņēmumos strādājam, kur mēs varam realizēties caur to, kam mēs tiešām no sirds ticam un kā tam būtu jābūt. Bet, ja mēs runājam par tādu Latvijas vidējo, tad darba aizsardzības speciālists ir cilvēks, kas nokārto normatīvās prasības, lai uzņēmumam nebūtu problēma. Tātad tas tai vārda kodolā tiek pateikts, viņš pasargā darbu. Viņš nepasargā cilvēku, bet viņš pasargā darbu, darba devēju, darba vidi kaut kādā mērā, lai izpildītu minimālās prasības un lai cilvēki justu to relatīvo drošību. Tas, kas ļoti izteikti, par ko arvien vairāk pasaulē vispār tiek runāts, ir, ka tiešām šī joma attīstās paralēli HR-am. Mūsu uzņēmumā tā jau ir kļuvusi par HR neatņemamu sastāvdaļu. Tātad manā departamentā ir gan personāls, gan darba aizsardzība, gan komunikācija. Tātad informēts cilvēks, apmācīts cilvēks, motivēts cilvēks un tāds, kas ir arī pasargāts. Tas viss ir viens kopums. Tu nevari to atdalīt, jo bieži vien es esmu dzirdējis, kad pat ir uzņēmumi, kuros darba aizsardzības speciālistam ir viens viedoklis, savukārt HR-ā ir cits. Un tad es domāju, tieši kā tas var notikt, jo pēc būtības abi divi iestājas taču par cilvēka labbūtību, par viņu vajadzībām un tam līdzīgi, bet ja darba aizsardzības speciālists nav gājis laikam līdzi un ja viņam nav, vai arī otrādi, protams, varbūt arī personāla cilvēki, kuri uzskata, ka viss, kas cilvēkam ir vajadzīgs, ir dokumentu mapa un amata apraksts, tad viņiem ir šī te viedokļu nesakritība. Un pēdējos gados arvien vairāk tiek runāts par to, ka tā darba aizsardzība varbūt pat nav tāds labākais termins, ka tās tiešām ir rūpes par to cilvēku veselību un drošību gan darba vietā, gan arī ārpus darba, tāpēc, ka patiesībā jau cilvēku paradumu līmenis neveidojās darbā, lai gan to var ietekmēt, tu var mainīt darba vietā cilvēku paradumus, bet cilvēku paradumi veidojas tādu ikdienas prakšu līmenī. Nezinu, ja es pēc būtības gribu dzīvot veselīgi, tad es kaut ko daru savā privātajā dzīvē un es ar to iedvesmoju arī kolēģis darbā. Ja es mājās izmantoju visu individuālas aizsardzības līdzekļus, tad es arī visticamāk viņus izmantošu darbā. Savukārt, ja man ir darbā piespiež un ja man negribās, tad visticamāk es negadījumā iekļūšu mājās, tāpēc, ka mājās nelietoju neko. Un tāpēc ir tā darba aizsardzības speciālistu loma transformējās par tādu iespējotāju un iedvesmotāju, ka tas kļūst tiešām tāds personāla daļas paplašinājums uz to, ka tas ir cilvēks, kas
var tai darba vidē uztvert tos signālus, kur kaut kas nav kārtībā, aiznest to atpakaļ līdz vadībai, pateikt, es redzu šo, mums vajadzētu domāt par šo. Un, protams, viņam ļoti paveicās, jo vadība ir arī atsaucīga un saprot, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tā kā, jā, tas ir tāds, kā jau pareizi minēja, tilts. Pēdējo laiku tendence ir tā psihoemocionālā veselība, psihoemocionālie riski, kas ļoti, ļoti ienāk darba vidē. Kāpēc? Tāpēc, kad visi domāja, hei, mums būs mākslīgais intelekts, viss būs atrasināts forši. Patiesībā digitalizācija, mākslīgais intelekts un visa šī joma nes iekšā ļoti, ļoti lielu spriedzi un trauksmi. Viņa ienāk ne tikai tāpēc, ka mainās tehnoloģijas un veids, kā mēs strādājam, bet viņa ienāk līdz ar jauno paudzi, kas jau ir izaugusi tajā digitalizācijas laikmetā. Viņu smadzenes strādā savādāk, viņiem ir arī tā skaitā grūtāk koncentrēties uz kaut ko. Viņi nespēja vairs izlasīt, 10 lapušu instruktāžu, viņiem vajadzīgs ir citāds veids, kā viņi var uztvert, lai viņi apgūtu vispār to, ko no viņiem grib panākt, lai viņi apgūst. Viņiem noteikti ir vajadzīgas arī citas tādas mācīšanās metodas, ko mēs varbūt klasiski pieredzējām, ir vajadzīgs no jauna. Un tad vēl visam pa virsmu tā psihoemocionālā vide, kura mainās, un darba aizsardzības speciālists, viņš kādreiz bija vairāk tā mērīja trokšņus, putekļus un visu pārējo, tad tagad viņam jāspēj nomērīt arī emocijas. Kā nomērīt emocijas, tas ir kaut kas cits. Viens ir nomērīt, otrs kaut ko ar to darīt. Un tad, lai viņam būtu iespēja kaut ko ar to darīt, viņam ir jāiepazīstās, kas tad ir tie veidi, kā mēs varam cilvēkam palīdzēt, un to viņš var izdarīt kopā ar personāla cilvēkiem. Vai arī pats, ja viņš ir šīs komandas sastāvdaļa, un tad nākt ar ierosinājumiem. Bet jā, tā loma ir transformējusies. Universālie cilvēki, kuri saprot gan darba vidas ietekmi uz cilvēku, gan cilvēku miedarbību tajā darba vidē, gan cilvēka vispār domāšanu. Tur ir psiholoģija iekšā, tur ir normatīva saprašana un izprašana, dokumentu spēja viņus apstrādāt un apstrādāt daudz datu un analizēt tos un arī paredzēt kaut ko, kā tas varētu būt. Un šis nāk iekšā kā liela gan laime, gan problēma, tāpēc, kad forši, ja šī joma paplašinās no otras puses, vai visi darba aizsardzības speciālistam spēs tikt līdz? Es domāju, ka nē, daudz iespējams to profesiju ir izvēlējušies citu iemeslu pēc. Ne visiem uzņēmumiem paveiksies ar atbildīgiem un tādiem visaptverošiem speciālistiem, kuriem sirds deg par to un ir entuziasms par to. Un cilvēkiem savukārt darba aizsardzības speciālists, ja kādreiz bija tāds ķeksīšu licējs, tad darbiniekiem arī gaidas pret šo darba aizsardzības speciālistu pieaug, kā viņš viņiem varēs palīdzēt. Arī tā ir tāda tendence, kad ja mēs kādreiz tur kāds tur atnāk, tur nočakā un aiziet, tad tā intervence ar to cilvēku nebija baigi tāda cieša. Tad pēdējos gados arvien vairāk šī darba aizsardzības speciālists kļūst par cilvēku uzticības personu. It sevišķi tādos uzņēmumos, kur tiešām tā joma ir atbildīga. Tas savukārt arī padara izaicinošu šo darbu šim pašam cilvēkam, jo līdzīgi kā personāla daļā, tu daudz no sevis dod, bet atpakaļ tu īsti nesaņem. Un darba aizsardzības speciālisti arī pieredz izdegšanu, viņiem ir vajadzīgs atbalsts arī pašiem. Viņu resursi arī nav mūžīgs. Runāja par tām dažādām pieejām, un ka tagad arī jāatrod dažādi veidi, kā apmācīt cilvēkus, kā ieinteresēt viņus, piemēram, tajā veselībā un darba aizsardzības prasībās. Bet tajā pašā laikā, tāpat kā jums, droši vien arī mums ir cilvēki, kuri ir pensijā, piemēram, un viņi strādā joprojām darba vietā, vai viņi ir pirmspensijas vecumā, tad mums ir, principā, vienā un tajā pašā tēmā jāatbalsta un jāapmāca cilvēki, kas ir, pilnīgi no divām dažādām pasaulēm. Un, ja tu neesi cilvēks, kas ir gatavs pielāgoties, mācīties jaunus, jo, piemēram, es nelietoju TikTok, bet es saprotu, ka man laikam vajadzētu sākt lietot TikTok tikai tāpēc, lai es varētu, atrast kopīgu valodu ar tiem 18 gadniekiem un 19 gadniekiem, kas nāk, tā kā mūsu darba vietās iekšā, Līdz ar to
Līdzīgi kā ar labumgrozējiem, ka mūsdienās, man liekas, tā tendence ir, kad jāmāk ir pielāgot dažādām paudzēm un ļoti dažādām vēlmēm, kas cilvēkiem ir. Tāpat jau ir arī vispārībā ar darba aizsardzību, labbūtību, jā. Vienam psihoemocionālā veselība un drošība ir, ka, es nezinu, viņš var darbā veikt vienu un to pašu operāciju, vai ne, un viņam nav nekas jāmaina dzīvē, un viņš jūtās droši, vai ne, bet citam atkal varbūt vajag, lai viņam tā darba vieta ir dinamiska, un ka viņš var katru, nezinu, nedēļu vai mēnesi kaut ko jaunu iemācīties un kaut ko citu darīt. Tas arī man vienkārši pašai ir diezgan liels izaicinājums, ka vienu un to pašu informāciju tev ir jāmāk pasniegt ļoti daudz dažādā vecuma un arī, ne tikai vecuma, protams, arī citu faktoru, kas ietekmē cilvēku to informācijas uztveršanu un kā viņš viņu grib saņemt. Ja mēs skatāmies uz kaut kādām tādām grūtajām situācijām, kur tomēr kaut kas noiet greizi ar darba drošību un kaut kādu iemeslu dēļ, gadās varbūt kaut kādas situācijas, gadījumi, kas nebeidzas tik labi, kā gribētos, vai ir jau uz robežas, ja? Kā jūs redzat, kas tur visticamāk, visbiežāk ir, negribu teikt pie vainas, bet kas ir tie faktori, kas to visvairāk ir ietekmējuši? Jūs jau minējāt arī mentālā veselība, labbūtība. Man tikko bija arī tāda pat saruna, tapa raksts ar Anitu Aboltiņu, organizāciju psiholoģiju, un viņa kā reiz arī tieši to uzsver, ka viņa savās supervīzijās ļoti bieži redz, ka ir nevis jākārto šajā jomā, un līdz ar to viņš psiholoģiski jūtas tāds nospriegots, noslogots, un tāpēc arī var pieļaut kļūdas darbā. Kā jūs redzat, kāpēc ir problēmas ar darba drošību un kaut kas aiziet šķērsām? Kas ir tie faktori, kas visvairāk ietekmē? Es zinu, ka Lindas pārstāvētāja uzņēmuma arī ļoti nopietni pieiet pie ne tikai notikušu negadījumu izmeklēšanas, bet arī pie gandrīz notikušu negadījumu izmeklēšanas, jā, kur mēs arī mēģinam atrast to saknes cēloni. Nevis vienkārši pateikt, ka neuzmanība, jā, kur, man liekas, ka vispār vajadzētu ņemt ārā no pieļaujamo iemeslu sarakstu. Jā, kā tāda, jā, jo man liekas, tagad arī tā viena tendence, kas ir darba aizsardzībā, ka mēs, tādi uzņēmumi, kas nopietni pieiet darba aizsardzībai, mēs negribam pieņemt, ka neuzmanība var būt par iemeslu negadījumam, jo aiz tās neuzmanības arī var būt kaut kas, ko jūs minējāt, tur stress, steiga. Es tādās dinamiskās darbvietās, ko es esmu novērojusi, tāda steiga, tas ir diezgan bieži, un arī tai steigai tad ir jāskatās, kas ir pamatā vai kaut kādi slikti izplānoti darba procesi. Jo arī tas, kāpēc darbinieks steidzās, kāpēc viņam liekas, ka riskēt steidzoties, ir nepieciešamība, to arī ir jāsaprot. Varbūt tas ir spiediens no tiešā vadītāja, stress, kad netiks izpildīt tie uzdevumi, jo arī instruktāžās, es kā darba aizsardzības speciālists vienmēr mēģinu darbiniekiem uzsvērt, ka vienkārši tie 10 gadījumi, ko es esmu redzējusi, ka mēģinot 5 minūtes ietaupīt, darbinieks beigās ir 3 mēnešus slimības lapas. Tie gadījumi ir vienkārši neskaitāmi, un, protams, laika gaitā cilvēki to sāk saprast, un viņi sāk saprast, ka steigties nav jēga, un ka tajā teicienā, ka, lēnāk brauks, tālāk tiks, tur ir kaut kāda taisnība, bet jā, tur, no manas pieredzes, ko es varu teikt, jā, tas diezgan bieži ir spiediens no vadības, cilvēkam pašam ļoti liela apzinība, varbūt, ka viņš grib to izdarīt laicīgi un ātri, paaugstināts stress dēļ liela darba apjoma, daudz pasūtījumu, attiecības savstarpējās, jā, ir bijuši gadiem, kad cilvēks pats atzīst, ka, ne savā ādā atnācis uz darbu, ģimenē kaut kādas problēmas, aizdomājies par kaut ko, Tie gadījumi ir daudz un dažādi. Mūsdienās vispārībā tas viss darba ritms ir tāds ļoti daudz prasa no cilvēka, ka mēs gribam būt efektīvi. Visiem uzņēmumiem ir KPI un kaut kādi mērķi, kas ir jāsasniedz katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi. Un, protams, ka visiem darbiniekiem jāstrādā pie tā, lai tie mērķi tiks sasniegt, un tad kaut kā vienmēr ir jāmēģina izbalansēt to, lai tā pārliekā efektivitāte un produktivitāte atkal
neietekmē darba aizsardzības to jomu. Šis papildinoši tieši par to produktivitāti un efektivitāti, par to runā tā mākslīgā intelekta kontekstā, kad mēs tik ļoti ceļam, tā kā dzenamies pēc tās produktivitātes un efektivitātes, kad īstenībā tās cilvēku prasmes paliek otrajā plānā, un tas īstenībā ir ļoti bīstami, tāpēc, kad tieši tā ir tā sfēra, ko mākslīgais intelekts nevarēs aizvietot, tās mīkstās vai soft skill prasmes, kur būs vajadzīga tā cilvēka iesaiste, un tas varētu nozīmēt to, ka, ja šīs te prasmes tiek zaudētas, ka tiešām mums tā vispār kontrola pār situāciju sāk zust, un tad tas lielais izaicinājums, kā tad ar to tik galā, jo tā trauksmainība un viss tas novedīs arī pie tiem negadījumiem. Es vēl papildus pie iemesliem gribētu minēt vienaldzību un rutīnu. Jo ne tikai steiga, bet cilvēku mēs jau neizvēlamies, kā mēs jutīsimies katru noteiktu dienu. Tas ir atkarīgs no visu apstākļu kopuma, kas mums apkārt ir, gan, kā jau minēja, gan no ģimenes apstākļiem, gan no tā, kāds ir darba attiecīgs un tam līdzīgi. Un cilvēks atnāk ar komplektu uz darbu. Viņš no rīta jau ir ienācis zināmā state of mind, zināmā jau šajā te stāvoklī, un te ir liels jautājums, vai darba vieta ir tāda, kas to uzmanību atgriež uz to paveicamo darbu, vai tieši pretēji, vienalga, kāds tu esi, galvenais izdari, un kad cilvēks kļūst par mazāk būtisku nekā tie KPI un tās tehnoloģijas un vispārējais. Un, ja cilvēks ir otrais rindā uzņēmumam pēc tiem KPI-iem, tad ar tiem KPI-iem noteikti neies, tāpēc, kad pēc būtības jau tev to rezultātu cilvēks sagādā. Un ja cilvēks jūtās kopumā labi, ja viņš ir darbspējīgs, veiktspējīgs, un ja tu viņam esi spējīgs, tai viņa stāvokli atgādināt, ka šie ir tie riski, par ko tiem jādomā, un tev ir jāatgriežās mājās arī tā skaitā, nevis tikai jābūt spējīgam atnākt uz darbu. Un ja tas cilvēks tiešām atgriežas pie tevis savās domās un veicot to darbu, var būt darbspējīgs, tad arī viss būs labi. Bet ja tu viņu palaid tādā vienaldzībā, rutīnā, un viņam tur ir viss vienalga, tad tur parādās ne tikai tā steiga, bet arī tā vienaldzība. Un tas arī bieži vien ir tas iemesls, kāpēc negatīvi notiek. Es jau tā darīju 20 gadus, ar maniem nekad nekas nav noticis. Es turpināšu tā darīt, un viss būs labi, un tad vienā dienā viņš ir aizdomājies par kaut ko citu, viņš pat nav pamanījis, ka viņš tur iebāz pirkstus, kur nevajadzētu, vai izlaidis kādu būtisku drošības procesu, lai paliktu dzīvs un tam līdzīgi. Un arī tā veiksmes faktors, ko cilvēki piedzīvo ikdienas, neuzvilku pretkritiena sistēmu, un daru jau to 20. reizi, un ar manīm viss vienmēr ir bijis fine, kāpēc man vajadzētu 21. reizē nokrist un tam līdzīgi. Apmēram tie, kas krīt paši vainīgi, nemāk noturēties, vai nesen lasīju, bija atziņa internetā, kad, lai vienu dzērāju šoferu pieķertu pie stūres, viņš jau vidēji 37 reizes ir braucis dzēris. Attiecīgi gan tā nesodāmības, gan veiksmes sajūta, kas cilvēkus tā šķietam pavada, liek viņiem rīkoties tā, kā viņi rīkojās. Un te lielā mērā ne jau tas, ka tā ir tā viņu neuzmanība, īstenībā tā vide, kas ir arī pret viņiem vienaldzīga, ir arī tas triggers. Ja tu viņu visu laiku turi tādā tonusā, visu laiku viņam atgādini, esi viņam klātesošs, tas būs annoying, varbūt citi teiks, atkal tu ar savām tur sarunām par drošību. Bet tai pašā laikā viņš jau tevi nevar aizmukt. Viņš ir spiests runāt, spiests atzīt un tam līdzīgi, un tad tu viņu tādā veidā arī tā kā uztur tai tonusā. Tas līdzīgi kā man patīk piemērs ar bērniem. Vecākiem vispār nav problēma katru dienu bērnam pateikt, hei, uzmanies satiksmē, hei, uzvelc cimdiņus, hei, uzvelc cepuri, hei, izdari to, hei, izdari šo. Tās mūsu rūpes ir ļoti dabiskas. Tāpēc, ka tas ir kaut kas, par ko mēs tiešām rūpējamies. Mēs gribam, lai tie bērni atnāk mājās sveiki un veseli. Un īstenībā darba vidē tieši tāpatās. Tie darbinieki, tie ir mūsu bērni, kuri mums sniedz gan gandarījumu, gan rezultātu, par kuru tur sasniegumiem mēs varam priecāties un arī radīt pievienoto vērtību. Rūpju līmenim vajadzētu būt tieši tādām pašam, protams, ka ne jau bērnišķīgā veidā, bet tiešām atgādinoties, jo tas ir arī tas, ko mēs zaudējam tajā digitalizācijā, to klāt esamību, klātbūtni, sarunas,
likt aizdomāties, šo noteikti nevar pazaudēt. Jo daudzi jau ievēro drošību tikai tāpēc, ka viņus kontrolē. Nu jā, mazs procents ir tas, tā kā entuziasta Jā, procentiņš. Jā, un tas, man liekas, ka arī statistiski vai tik nav pierādīts. Nu, ka ir tas kaut kāds procents, kur ir tie pretinieki, tad ir kaut kāda tā lielā daļa, kas ir tie, kas, nu, ievēro, jo viņi zina, ka tie ir noteikumi, viņi tiek kontrolēti, un tad ir kaut kāds tas mazais procents darbinieku, kuri ir tiešām, nu, viņi nav darba aizsardzības speciālisti, bet viņi ir tie, kas vērtības palīdz arī nest iekšā, un laikam jau, Linda, tas, ko tu runā un stāsta, tas ir par to darba aizsardzības kultūru kā tādu. Vai viņa ir tajā uzņēmumā, vai viņa nav tajā uzņēmumā, un tas īstenībā ļoti daudz ko maina, jā. Kad viņus kontrolē, tad viņi rīkojās tā, lai to darbu nezaudētu, bet lielā mērā tas viņa izpratnes līmenis par to, kā viņiem vajadzētu, ir, teiksim tāds mēreni drīzāk negatīvs, jo cilvēks pēc būtības ir slinka radība. Un viņam patīk pašam priekš sevis paveikt mazāk, izdarīt mazāk, lai būtu vieglāk. Un tas nozīmē bieži vien arī īsceļus drošībā. Ja viņam ir ātrāk, neliekot to drošības sakabu sevīm, tad viņš tā darīs. Ne jau viņš tur tajā brīdī, tad, kad tu cilvēkam paprast tā tieši, vai tu gribi mirt? Viņš teiks, ka nē. Pateiks, nē, vismaz ne šodien. Bet tad, kad tu viņam saka, bet tad tieši kāpēc tu nevelc to drošības aprīkojumu? Tas ir reāli. Pirmais solis nāvē, tāpēc, ka tu kāp katru dienu, tur 5 metros un neuzvelkot to un nepiesprādzējoties, principā, ja tu krīti, tad tu esi miris. Un tad, kad tu viņam tā pasaka, viņš tev tā skatās, viņš, ko tagad man darīt? Tad, jā, bet tas ir ilgi un laiks iet, un vispārējais tur parādās tas steigas moments. Un te ir jābūt organizācijai, kura pasaka, tu drīksti nesteigties. Tā tad izņemt ārā šo spiedienu, ka tu saproti, ka tas svarīgāk, ka cilvēks to izdara droši, nevis ātri un riskējot. Jo tā tu kā organizācija riskē daudz ar lielāku. Bieži vien tā izpratnes trūkums tieši vadības līmenī ir tas, kas bremzē arī šādu te procesu attīstību uzņēmumā, tāpēc, ka ja vadība un līderība to no tevis nepieprasa, tad kopumā veidojas atmosfēra, kur visi dara, kā grib. Un ja tu ienāc tādā vidē ar mērķi, ka tagad ja tu esi tajā darbinieku līmenī un gribi to visu, tad tev drīzāk tā negatīvā kultūra apēdīs un pateiks, ka tu idiots esi, līdzīgi kā skolās ar bulingu. Vai tu tiešām tagad vilksi, un tad jau, ja tu velc, tad jau mēram kāds var sākt prasīt, lai mēs arī velkam un tam līdzīgi. Drīzāk noēd to, kas rāda to labo piemēru. Bet tādā darba drošības kontekstā ļoti būtiski, kad ir tā kritiskā masa uzņēmumā, kuri tomēr rīkojas pareizi. Un, ja kritisko masu mēs saprotam lielo vairumu darbinieku, kurš ir jākontrolē, tas nozīmē, ka darba aizsardzībā ļoti būtisks ir tas kontrolas mehānisms. Ka tev ir efektīvs kontrolas sistēmas, kur tu cilvēkus vari pieskatīt. Un tad, kad tev ir jau realizēta laba pieskatīšanas sistēma, tad tu vari likt klāt nākamo līmeni, kur tu meklē tādus iekšējos iedvesmotājus, iespējotājus, kuri izvirzās kā tādi neformāli līderi arī, kuri tā kā paplašina to tematu un liek aizdomāties tālāk, vai tie darba aizsardzības speciālisti vai citi cilvēki ir arī uzņēmumi, kuros ir uzticības personas, kuras veic šo uzdevumu un tam līdzīgi. Sāk veidoties tā drošības kultūra. Bet vidējā uzņēmumā, tur vajadzīga tāda kārtīga pieskatīšana. Un ja mēs runājam par emocionālo stāvokli un psihisko veselību, kas ir vispār stresori darbā, kuri veido šo stresaino vidi, kā tos izņemt ārā, vai uzņēmums ir gatavs viņus izņemt ārā, tos stresorus. Bieži vien mēs te misiju 0 kontekstā pērnā gada rudenī izveicām aptauju, kur mēs aptaujājām misijas 0 uzņēmumu darbiniekus un arī vispār palaidām kā Latvijā pieejam. Tur iznāca ārā tas, kad ir gan tas spiediens, ko izjūt, gan tās attiecības, gan arī tas, ka cilvēki nemaz nezina, ka viņu uzņēmumos ir pieejama kaut kāda palīdzība. Daudzi saka, mums palīdzība ir, bet īstenībā par to palīdzību zina ļoti maz, vai arī ir kaut kādas stigmas, kas cilvēkiem ir, kā es tagad tieši tur pie psihiatra vai psihologa, ko tad par mani padomās. Ir sevišķi vecā paudze, kur tad domā, man tur uzreiz tiesības noņems vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Ja? Tas tāds arī skaidrojuši darbs, ka tas ir tikai normāli, ka tu gan fiziski vari justies slikti,
tev var būt sagriezts pirksts, gan arī tev var būt psihiski slikta pašsajūta, un tas arī ir okei, un tā ir tava arī tai skaitā veselība. Viena no veselības šķautnēm. Jā, un tas ir daudziem jāskaidro. Citiem liekas, ka tā veselība tikai un vienīgi ir, kamēr man rokas kājas kustās, kamēr es esmu tā fiziski veiktspējīgs, tikmēr es esmu vesels. Un daudz arī neatpazīst, ka darbinieks, viņš atnāk tajā psihiskās saslimšanas brīdī, ja viņam ir šīs, tur trauksme vai vēl kaut kas, ja viņš ir darbā, viņa veiktspēja un uzmanība arī būtiski mazinās, un īstenībā jau viņš ir slims, bet viņš ir atnācis, un darba aizsardzībā tas saucās prezentisms, kad, it kā tev cilvēks ir, bet patiesībā jau viņa nav. Viņš tur Bilde ir. sēž, kaut ko dara, bet neko jau neizdara. Laikam slimstrāde bija tas latviskais termins. Tā ir tāda mūsdienu tendence, ka fiziski tas cilvēks atrodas, bet īstenībā viņš pat varbūt vairāk izmaksā tam darba devējam, nekā ja viņš parūpētos par sevi un izveseļotos, neatkarīgi no tā, vai tas ir fiziski vai psihiski, tā kā veseļošanās nepieciešama, jā. Vai ir vēl kaut kādi citi motivācijas instrumenti, ar kuriem cilvēkus virza uz to, lai viņi ievērotu drošības normas un ne tikai? Kaut kas par labbūtību, citi mehānismi, kā to darīt, izņemot tādu sakarīgu skaidrošanas darbu. Tam labuma grozam jābūt plašam. Es papildinoši teikšu, viņam jāskar ir vairākas paudzes un dažādi cilvēka dabiskie stāvokļi, teiksim tā. Gan tas viņa dzīves ritms, gan dzīves cikls. Jauniešiem būs būtiski vieni labumi, caur kuriem viņus var motivēt parūpēties par sevi vairāk, tur kaut kāds atbalsts sporta nodarbībām vai tam līdzīgi, ja. Pusmūžā tur jau iespējams būs pilnīgi kaut kas cits, kas būs svarīgs. Bērni aug, tad, kad tev ir atbalsts, ka tu vari apmeklēt bērnu pasākumus, vai tev ir papildus brīvdienas. Vai mūsu gadījumā, piemēram, mums ir papildus dienas, kad tu vari veselības check-up uztaisīt, ka tev nav jādomā. Tev ir 2 dienas apmaksātas gadā. Ja tev ir jāaiziet pie ārsta vizītē, tad tu vari šādu dienu mierīgi izmantot. Vai, ja tu jūties slikti un saproti, ka tev šodienu vajag palikt vienkārši mājās, tu piesaki šādu brīvdienu un tev neviens neprasa iemeslus, kāpēc. Ja. Tas tādā pusmūžā, kā savukārt senioriem, gan tās brīvdienas, ko viņš var veltīt, gan arī izpratnes veicināšanu un pakalpojumu atnešanu pie viņa klāt tuvāk. Mēs, piemēram, organizējam reiz gadā šo obligāto veselības pārbaudi pilnīgi visiem, bet mēs tur liekam klāt papildus pakalpojumus. Pagājušā gadā mēs atvedām visiem klāt blakus kabinetā OVP un blakus kabinetā ehokardiogrāfiju. Cilvēki mūžā šādu izmeklējumu nebija veikuši, un šiem tai sudraba paudzei, viņiem ir ļoti būtiski, ka viņiem tas pakalpojums ir tepat pieejams, un kad viņam nav jāmeklē vai jāskaidro, jo tam līdzīgi reku atnāca izdarīja. Un mēs šādus pakalpojumus vienkārši vedam klāt, vedam tuvāk cilvēkiem, un tā pakalpojuma pieejamība viņiem ir ļoti būtiska. Mēs, pieņemsim, strādājot reģionā, saprotam, ka ļoti arī tā cilvēku izpratne un spēja kaut ko dabūt Rīgā, Pierīgā ir krasi atšķirīgi no tā, kas ir reģionā. Saldus novadā ir viens medicīnas centrs, kurš, es teiktu, vispār nekā nevar cilvēkam palīdzēt, ja viņam ir kritisks stāvoklis vai vajadzīgs specifisks izmeklējums. Tuvākā slimnīca ir 1,5 stundas attālumā. Un tad, ja tu viņam atved kaut ko, kas viņam normāli būtu iespējams jāgaida 1,5 gadu vai vispār dzīvē nav pieejams, tad viņš par to tev mūžam pateicīgs, un tās rūpes un iespēja viņam kaut ko tādu dot. Mums bija saruna ar mūsu reģionu dāmām, kuras viņas vienkārši bija šokā par to, ka ginekologam sievietes pārbaudē ir jāizmeklē arī krūtis. Viņas bija vienkārši pārsteigtas, kā tā, vai tad ginekologs ir tas, kas izmeklē krūtis. Viņām šādas informācijas nav. Un mums tikai liekas, ka tāds vidējais cilvēks ir jau labi informēts par tām vajadzībām. Ja? Ne ģimenes ārsti izpilda to funkciju nekā, un dažkārt tieši tas darba devējs caur tām savām praksēm var ienest cilvēkam iekšā tādu labūtības komponentu tieši tai veselības rūpju ziņā. Ka tu gan skaidro, gan parādi, gan atved lekciju, gan atved izmeklējumu, gan iedod tās brīvdienas, ka tu tā kompleksi tam pieeja. Ja? Un, protams, veselības apdrošināšana, es domāju, ka tas jau vispār nav nekas tāds vairs, ko cilvēkiem nepiedāvā, it sevišķi Latvijā, kur jau atzīst, ka
Principā tu jebkādu pakalpojumu var dabūt uzreiz nākamā nedēļā, bet, diemžēl, tikai par maksu. Un tad tā veselības apdrošināšana ir kaut kas tāds, kas cilvēkiem ir absolūts tāds labuma klāsta minimums. Tas, ko mēs bonuskartu piedāvājam, ir izmantot iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā paredzētos nodokļu atvieglojumus, kas attiecas uz ēdināšanu, ārstniecību, transportu. Vai jūs redzat, ka arī šāds tāds bonus tam cilvēkam, ko viņš saņem nevis kā fizisku naudu jau uz rokas, bet caur to karti, ar kuru var norēķināties, un līdz ar to tad viņš viņu var tērēt uz paēšanu, vienalga ārpus mājas darba laika, ārpus darba laika, uz ārstniecības pakalpojumiem tostarp, bet tie nav tie paši, kas ir veselības apdrošināšanas nosaka, tie ir jebkuri citi. Un tad arī, lai nosaktu transporta izmaksas, arī lai degvielu ieliet personīgā mašīnā vai pat elektroniski uzlādētu mašīnu vai koplietošanas auto sabiedriskais transports. Vai jūs redzat, ka šāda veida bonus arī var motivēt cilvēku un tostarp šajā drošības jomā? Kā darba aizsardzības speciālistam un tā labklājības joma un tā veselības joma man ļoti būtiski ir, lai darbinieki būtu veseli, lai viņi fiziski justos veseli. Zinot arī to, cik ļoti daudz dažādu veselības izaicinājumu ir cilvēkiem, kā tieši veselības ziņā ļoti bieži tomēr tās, piemēram, apdrošināšanas polises ir limitētas, vai arī viņas, nav daudz uzņēmumu, kur, piemēram, piedāvā dažādu veidu polises dažādiem darbiniekiem, kad tomēr ir tā viena standarta polise, tāpēc, ka tad polises iepirkums ir lētāks un tā. Un tas viss ir ok, ļoti labi, ka vispār ir apdrošināšanas polise, bet manā pieredzē ir bijis arī, ka darba devējs nāk pretī un, piemēram, kaut kādu veselības pakalpojumu sadz darbiniekam no saviem līdzekļiem, kas nav iekļauts veselības apdrošināšanā. Jā, līdz ar to tas noteikti var būt kaut kāds bonus darbiniekam, un tas var palīdzēt arī uzlabot to darbinieku labsajūtu un atrašanos darba vietā, jo man pašai arī ir, es domāju, ka jebkuram ir bijusi tāda pieredze, ka ir nepieciešama kaut kāda veselības pakalpojuma, ko tomēr tā veselības apdrošināšana nesadz. Izmantot bonus kā burkānu, jebkādām darbībām, darba aizsardzības jomā, tas vienmēr ir tāds, tur ļoti jāskatās, lai mēs nepanākam pretējo efektu, jo tomēr ļoti svarīgi ir strādāt pie kultūras kā tādas, jo tas burkāns arī, viņš palīdzēs tikai, tik daudz, cik viņš palīdzēs. Kaut kādā brīdī tāpat ir jābūvē tā darba aizsardzības kultūra, kas ir tomēr balstīta uz kaut ko vairāk nekā tikai bonusiem. Tas ir jākombinē manā skatījumā, jo šādi te bonusi, viņi ļoti, viņi uzlabo darbinieku pašsajūtu, kaut vai finansiālā ziņā. Protams, es jūtos mierīgāk, ja es tos, 70 vai 100 eiro varu atlicināt kaut kādām bērna jaunām kurpēm, jā, nevis ieliet viņas degvielā tajā mēnesī. Tas, protams, ka es uzreiz arī pati jūtos mierīgāk, un līdz ar to arī es labāk jūtos darba vietā. Katrs uzņēmums atrod to savu zelta standartu, kas viņam strādā vislabāk, ir sevišķi tādi ilgstrādājuši uzņēmumi, bet arī darbinieku radošumam robežu nav. No. Es, pieņemsim, esmu dzirdējis vienu lielu uzņēmumu stāstu, kurš ražo pārtikas produktus, un viņam ir izteikts bizness, ka viņiem ir uz kaut kādām sezonām jāsaražo kaut kas ļoti īpašs, un tad viņi ņem vai papildus cilvēkus, un tad tur uzkrājas virsstundas, un tad viņi dod tās stundas, tā kā brīvu laiku un viss, un guess what? Protams, kad tiklīdz ir beigusies ražošana, ir uzkrājušās virsstundas, visi ir slimi. Tā kā visi slimi uzreiz ar tādu domu, ka viņi saprot, ka pēc mēneša tās virsstundas izmaksās, un ja viņi saslims, tad tās virsstundas nevar nodzēst. Un tas ir apbrīnojami, kā pilnīgi viss cehs var saslimt uzreiz uz lapas, jā. Bet visi saslimst, un visiem ir dažādi ārsti, kas nozīmē, ka pat darba devējiem ieviešot kaut kādus bonusus, tev ir jādomā, kā darbinieks nesāk šo bonusu izmantot savā labā. Pastāstīšu vienu piemēru, ko mums brokeri teica, kad mēs runājām par savu nelaimes gadījumu un dzīvības apdrošināšanas polisi papildus tai veselības apdrošināšanai. Viņi teica, hei, bet varbūt jūs gribat, ka jums ir arī nelaimes gadījuma apdrošināšanas polisē, tā kā maksa par dienu, ko darbinieks ir spiests pavadīt mājās, tāpēc, ka viņam ir bijis nelaimes gadījums, arī tā skaitā mājās. Ja viņš sagriez pirkstu, piemēram, tad viņam, apmaksā tur 3-4 dienas mājās atveseļoties. Es teicu, nē. Pirmkārt, mēs gribam panākt to, ka cilvēks vispirms domā, pirms viņš ņem rokās nazi.
un dari visu, lai nesagrieztos, un tad, ja ir sanācis, tad ok, tā ir atlīdzība, bet vēl piemaksāt par to. Un tad viņi teica, nu jā, tā jūsu domāšana ir pareiza, jo visiem, kam mēs šo esam, nu tā kā piedājuši, kas ir paņēmuši, sāk pēc gada sūdzēties, kad slimības dienu skaits ir būtiski pieaudzis. Tāpēc, ka ja darbinieks redz, ka viņam tur ir bizīts, nu, ka viņš reku dabūs vēl maksu pa dienām, ka viņš tur pasēdēs to sagriezto pirkstu, ja, viņš vienkārši why not? Viņš tā vietā, lai tur iet uz darbu, viņš aizbrauc uz snovot uz kalnu, ja, ar to savu sagriezto pirkstu, un viss viņam ir bumbās. Tu sēdi, ja, kā darba devējs un domā, nu, vat iedevu viņam labumu, un ko man tagad, ja? Un tas ir par to, ka tu veicini to domāšanu par to, nu, kā panāk, ka tas cilvēks, pat ja viņam tas labums ir, ka viņš viņu novērtē tiešām kā pievienotu vērtību, nevis kā iespēju atkal kaut kur nopelnīt. Un man liekas, tas ir arī tas, kas vienmēr tiek tos labumus ļoti šķirot, nu, kā tas manā uzņēmumā izskatīsies, zinot tos manus cilvēkus un viņa paradumus, kā man izvērtēt vai piešķirot šo labumu, tur man sāksies īstenībā citas problēmas, vai tiešām viņi to uztvers, nu, kā tiešām labumu. Es pieņemsim pastāstīšu pieredzi no mūsu uzņēmuma. Tad, kad mēs sapratām, ja mums ir arī 80% zilās apaklītes, kas ietver, protams, visu arī spektru ar to, kā viņi dzīvo, kāda ir viņu, nezinu, finanšu pratība un visas citas pratības. Tas, ko mēs sapratām jau 11 gadus atpakaļ, ir, kad šausmīgi, kad Latvijā ienāca ātrie kredīti, šausmīgi daudz sāka ņemt tos ātros kredītus, jo cilvēki nemāk rīkoties ar naudu atbildīgi. Viņiem liekas, es varu ātri dabūt tur 300 eiro, nezinu, notriecu tur PlayStationā vai kaut ko tādu. Un tad nesaprotot to, ka viņiem pēc pusgada būs jāapmaksā 1500, 300 vietā, viņi sāk braukt ļoti lielos parādos. Un, lai šo risinātu, mēs ieviesām uzņēmumā bezprocentu aizdevumu cilvēkiem uz gadu lielākiem pirkumiem, saprotot to, ka viņiem nav tādas vienreizējas rocības apmaksāt kaut ko, bet viņiem ir tā neapskaužamā situācija, ka viņam iespējams vienīgais ģimenes auto saplīst, vai viņiem gribās aizbraukt, nezinu, ar bērniem vasarā uz Lietuvu kaut ko paskatīties vai tam līdzīgi. Viņš var paņemt šo te bezprocentu aizdevumu uz gadu, atmaksājot to pa daļām no algas, un tas ir viens no populārākajiem labumiem ever pie mums, tāpēc, ka cilvēki saprot, ka viņš vienu vasaru izremontēs vienu istabu, nākamā vasarā viņš atkal, un viņš netiek iedzīts tai ātro kredītu gūstā, viņš nemaksā tos drausmīgos procentus. Darba devējam ir lojāls cilvēks, kas saprot, kas viņu atbalsta būtiskās situācijās, un viņam var iedot šo iespēju nemaksāt svešam, bet atdot pa daļām. Un viss ir lieliski, un darbinieki saka dream job, tāpēc, ka ja viņš nepārdzīvo, ja viņam saplīsīs mašīna, viņš zina, ka viņš darēs dabūt aizdevumu, lai to mašīnu saremontētu. Ja? Un tāpat arī par bonusiem. Jā, mums arī ir bonus sistēma, kur mēs piešķiram 3 pakāpēs. Mēs varam vērtēt cilvēku darba izpildu. Mums ir 4 piemaksa cilvēkam pie algas par noteiktu rezultātu sasniegšanu. Un tā skaitā, ja viņš kā indivīds ir, nezinu, performējis, viņam ir bijusi iniciatīva, ir vairāk kritēriju. Un principā ir tā, ka viņš to bonus dabūna, ja viņš kaut ko nav pārkāpis. Bet viņš var arī viņu uzlabot. Ja viņš ir bijis un bijis īpašāks, vai viņam ir bijusi, nezinu, tur labāka attieksme, viņš ir bijis iesaistījies kādos procesos, kas ir bijuši neatliekami un tam līdzīgi. Ka tas cilvēks saprot, ka viņam tas burkāns tur ir, bet tā ir tāda veselīga miedarbība. Tas nav tā, ka es tagad plānoju, kā man to burkānu izsist, ja, kā man tur kvalificēties viņam. Un par to ēdināšanu un transportu, jā, arī mums kā uzņēmumam šī komponenta ir ļoti būtiska, jo mēs esot meža vidū, mums ir svarīgi, ka tas cilvēks var atbraukt pie mums. Mums ir gan transporta kompensācija, gan mums transporta nomas pakalpojums arī, ko mēs arī piekopjam, ja kādam arī tas var būt, tur arī ir savu nodokļu labumu. Man liekas, uzņēmumam ir svarīgi skatīties arī, kā viņš tās savas izmaksas var salāgot, jo tās komponentes beigās jau salasāt diezgan liels. Man liekas, ka tur arī katram ir jāmeklē tas zelta vidusceļš, kāds ir viņa iespējas administrēt savā pusē šos labumus. Man liekas, tādā gadījumā tie uzņēmumi, kas izvēlējušies ir bonus karti, arī viņi ir visnotaļ izsvēruši, ko prasa viņiem administratīvi uzskaitīt kaut ko, un ko viņiem prasīt, ja viņi iegādātos tādu all-in pakalpojumu kā bonus karti. Un tas viņiem viss atvieglot, viņiem ir pārskats, viņiem ir brīvākas rokas, un viņi var fokusēties uz citām jomām. Un tiem, kam tas dara, man liekas, ka brīnišķīgi, jo tas jau ir tas, kad 2 biznesi ir satikušies, saprotot, kā mēs varam
mēs padarām tavu dzīvi vieglāku, tu panāc to, ko tev likums piedāvā, ko tev tāpat vajag realizēt vienkārši ērtākā veidā, un visu mums saskan, jā. Noteikti es varu uzteikt arī to bonuskartes ideju, tāpēc, kad man liekas, ka daudziem uzņēmumiem šis tiešām atvieglo ikdienu, it sevišķi, ja tu tiešām tur skaiti katru to centu līdz, un tā ir iespēja pielikt darbiniekam arī klāt šo te atalgojumu citā veidā, nepalielinot varbūt to pamatsummu un iedodot citus labumus, kuriem viņš tāpatās ikdienā tērē. Jā, un ja valsts vēl dod iespēju tādā veidā ietaupīt nodokļus, pašam uzņēmumam liekas, ka brīnišķīga ideja, un šo noteikti var izmantot. Viens no labākajiem komentāriem, kas man patika tieši no darbinieka puses, bija dāma no vienas ēdināšanas iestādes, kur viņi pateica tā, man ļoti patīk tas, ka tad, kad es leju sev degvielu mašīnā, es nelienu personīgajā makā, jo tas naudas apjoms, ko viņi saņem caur bonuskarti, viņai nosedz kā reiz to degvielu, un viņi varot tad ikdienā uz darbu braukt, uz ekskursijām pie vecmāmiņas uz laukiem, un tas ir viņai tas, šis man nav jādomā, degvielu es esmu ielējusi, jo bonuskarti viņi var filtrēt atbilstoši tam, kā uzņēmumam vajag, tur var 20 cilvēkiem tādu karti uztaisīt, 30 tādu, darba devējiem būtu jāpasaka, kā viņam tur vajag safiltrēt uz kādiem parametriem, un to var izdarīt. Karti darbojas visā Latvijā, visā pasaulē. Tas nav tikai atsevišķās vietās, jo, protams, mums ir arī konkurenti, kuri strādā ar konkrētu partneru tīklu, un tad viņam ir tur kafejnīca pie Lienītes un pie Anniņas un tā tālāk. Mums tā nav. Mums ir tas filtrs, ka tā karte atpazīst norēķinu kategoriju, un viņi strādās gan šeit, gan Barcelonā, gan tas tiešām reāli tā arī ir, kad Papua Jaungvinejā ar karti norēķinājās pērkot kafiju. Klients tad iztestēja karti, vai viņi strādā, un arī Papua Jaungvinejā kafejnīcā varēja kafiju iegādāties, tā kā viņi strādā tiešām visā pasaulē. Bet paldies jums par laiku, jūs man ļoti daudz ko izstāstījāt. Ja vēl ir kaut kāds tāds pēdējais motivējošais kopsavilkums citiem darba drošības speciālistiem vai arī cilvēkiem, kuri pat iespējams apsver savu iespējamo karjeras virzienu šajā jomā, izaicinošs darbs tomēr izklausās. Tik daudz prasmes, kas ir jāpaņem no HR vēl, kas nav mācīts droši vien, bet kas ir vienkārši pašam jāpaspēj apgūt. Es citreiz pat esmu domājis, vai tā tiešām ir īstā profesija man, jo es pats par sevi esmu diezgan emocionāls cilvēks. Ja, es diezgan viegli ņemu lietas pie sirds un daudz pārdzīvoju, un ir jābūt tādai emocionālai noturībai, jāmāk arī par sevi parūpēties, tā kā Linda teica, jo tu tiešām ļoti daudz atdod cilvēkiem, un ja tu esi tāds cilvēks, kam interesē apkārtējie un rūp apkārtējie, tā noteikti ir viena no jomām, kurā var iet, bet, protams, vienmēr jārēķinās ar to, ka, kā jau jebkurai profesijai tā garoziņa ir, tai maizītei, un citreiz viņi ir biezāki un grūtāk sagramojami, ja? Tāpēc, ka tu gribi labu cilvēkiem, un citreiz grūti ir ar vadību, un citreiz atkal ir otrādāk, ar vadību viss ir forši, bet tev liekas, ka atkal tie cilvēki tev nenovērtē. Līdz ar to tas tāpat kā ar tiem bonusiem, vai ne, uzņēmumam arī, cik es esmu dzirdējis arī no vadības un no personāla daļas, uzņēmumam arī ļoti bieži patiesībā tik daudz dara priekš darbiniekiem, bet netiek novērtēti, jo mēs tomēr esam izlutināti mūsdienās. Protams, ir daudz uzņēmumu Latvijā, kuri nedara daudz darbiniekiem, bet tajā pašā laikā jau ir ļoti daudz labi uzņēmumi, un tā latiņa ir ļoti augsta, un tad vienkārši jāmāk mums vienam otru novērtēt. Man tā liekas, ka tas ir tas, ko mums vajadzētu mācīties, un to es arī varu novēlēt visiem šīs jomas profesionāļiem, novērtēt un tikt novērtētiem. Tas atkal noved atpakaļ pie tā, ka mums ir jādod zināt, jāstāsta, jāturpina rādīt. Mums ir precīzi tas pats, ka cilvēkiem sāk likties pašsaprotam viss tas, ko tu viņam vienkārši dod papildus. Un dažiem sāk šķist, ka tas ir tāds nozars, vispār nodarbinātības minimums. Un tad viņi izlēma paskatīties kaut kur ārpusē, aiziet prom. Mums šovasar bija rekords, ka cilvēks atgriezās pēc 3 dienām pie mums atpakaļ. Mēs nebijām paspējuši aizsūtīt piedāvājumu jaunajam kandidātam. Pēc 3 dienām zvanīja cilvēks, kurš aizgāja no vadītāja pozīcijas un teica, ka viņš ļoti novērtēti, viņam būtu kādas iespējas atgriezties uzņēmumā.
ka viņš jau burtiski tais pāris dienās spēja novērtēt, kur viņš ir bijis un kur viņš ir aizgājis, un ka tas, ko tu viņam dod, nav tāds minimums. Patiesībā ar tiem labumiem arī uzņēmumiem ir jāmāk palepoties, un arī par to jāstāsta cilvēkiem, ka tas patiesībā nav nekas tāds, ko tu tā klasiski dabūni. Un forši ir tā, ka ja mēs varam to savu compensation package tādu veidot ar vienu tādu visaptverošāku, kas skar cilvēku dažādās vajadzības, dažādos dzīves posmos. Tas ir tas, ko droši vien var novēlēt, jo Latvijā mēs noteikti neesam tai privileģētajā situācijā, ka mēs kaut ko varam daudz sagaidīt no valsts sociālās sistēmas. Tāpēc, saprotot šo visu jautājumu loku, mums darba devējiem ir jāpild lielā mērā arī tai skaitā šī sociālā funkcija, rūpējoties par tiem Latvijas cilvēkiem. Un ja mēs gribam to atdevi un iesaisti, tad mums būs pašiem arī jāiegulda. Paldies! Paldies!